grēkiem, pārāk maz par tikumiem vai kā tur. To viņš labi pateica. Un kas tad ir augstākais tikums? Piedošana. Nu, kas pietrūkst. Tas bija tas, varbūt, filmas, tas message, tas risinājums. Un tad pēdējos kadros varbūt arī tā bez vārdiem, jā. Bet es jau saku, brīvais lidojums, dziļais, telpa. Tur bija asara klusējoši. Nedrīkst precēties, jūs to zināt. Un katrs vīrietim vajadzīgi ir sieva. Un ja tu gribi dzīvot, tad neej katoļticībā. Un tā nebūs pedofili, nevajadzēs bērnus ņemt. Un šeit ir tik daudz cilvēku. Vai kāda sieviete raudāja par viņu? Neviens neraudāja. Neviens nebūs apkārt vienu neliešu. No 120 gadu flostu taisīt un teica, ka visu pasauli. Un te jau var visu jāpulstot, bet metropolis drīz teica, ja cilvēki nedēļas pie filmu, tad viss nodegs. Un tad jau vairāk ne ūdens, ne palīdzēs. Ja jūs esat mācītāji, par ko jūs runājat? Tas, ko jūs teicāt par katoļiem, tur bija neprecizitāte. Nē, tur bija katoļi nedrīkst precēties. Droši vien bija domāts par garīdzniekiem, jo ne par katoļiem visiem kopumā. Un tas, ka nedrīkst, jūs arī to noformulējat aizlieguma formā, bet patiesībā ir tā, tas ir aicinājums. Un garīdzniekam ir aicinājums uz veltīšanos, katoļu garīdzniekam ir aicinājums veltīties Dievam pilnībā un ar nedalītu sirdi. Un no tā izriet arī šis aicinājums uz celibātu. Un Jēzus Kristus par to ir teicis tā, ka ir neprecētie, ja peinuši tādi, kuri ir kopš dzimšanas, respektīvi, kuriem ir kaut kāds fizisks defekts, ir tādi, kurus par tādiem ir pataisījuši cilvēki, un ir tādi, kuri to izdara debesu valstības dēļ. Un tālāk tur ir tāda ļoti interesanta piebilde. Viņš teica, kam ir dots saprast, tie lai saprot, un kuriem nav dots saprast, tie lai izmanto iespēju paklusēt. Es varu piebilst, man liekas, ka vispār filma drīzāk jau ir par sabiedrību. Man liekas, vispār par tāds eksistenciāls jautājums. Cik vispār ir grūti dzīvot kā tādu, ka dzīve, tas nav vienkārši. Man liekas, par to ir filma. Un arī tas, ka tur, man liekas, katrā tajā cilvēkā, viņš pārstāv kaut kādu, tādu šodienas viedokli, kas bieži, precitā baznīcā vai kristietībā. Tur, man liekas, tur vienkārši tāpēc bišķiņ sabiedrināts. Es domāju, tas nav jāuztver kā ļoti būtisks kā sabiedrības modelis, bet tur ir salikts, man liekas, režisors apzināti salikts kopā. Tur ir eitanāzijas problēma, tur ir tas tā saucamā krīzes un šo korporāciju atbildību sabiedrības priekšā. Tur ļoti daudz, tur viss katrs pārstāv kaut kādu viedokli. Un pa vidi ir tas cilvēks, un ir priesteris, un ir šī kristīgais skatījums vai baznīcas skatījums uz šo sabiedrību pasauli. Viņš ir tā kā viens pats konfrontēts arī drusku mākslīgā sabiedrinot krāsu pret visu šo pasauli. Kaut kādā ziņā viņš ir arī Kristus simbols. Jā, bet arī tur tiek konfrontēts arī, es domāju, drīzāk arī viņi savā starpā arī. Vēl viens aspekts, kā arī atcerieties, viņš sākumā teica vēl viens aspekts, kāpēc sliktam vajag atcerēties labam priesterim. Atcerieties tajā grēksūdzē pašā sākumā, viņš teica, tas arī vēl viens aspekts. Ko tā piecieš un propagandē, tad diemžēl tās sekas ir tādas, kādas ir, un tad tie bērni dabū to, un tad viņi visu mūžu mūkās un beigās sastrādā visādas lietas. Un tad tur patiešām jārunā par to, kāda atbildības daļa ir viņiem pašiem, un kāda atbildības daļa ir tiem, kuri viņus līdz tam ir noveduši un tos ievainojumus viņiem sagādājuši. Kaut gan visā tanī es gribu pateikt arī to, ka nav tā, ka ir galīga bezizēja. Un ka nav izējas arī tiem, kuri to ir piedzīvojuši. Viņi var
lai viņi tiktu atkal uz pekām, kā mēs teiktu, viņiem ir jānoiet ceļš, bet garš ceļš, bieži vien tas var būt gadiem ilgs ceļš, tas ir pirmkārt atgriešanās ceļš, jo Dievs, kas ir mūsu radītājs, viņš ir spējīgs mūs pārradīt no jauna un atkal dziedināt un integrēt mūsu tās dažādās personības dimensijas. Tas ir iespējams, protams, pieslēdzot arī psiholoģiju, bet ne to freidisko psiholoģiju, kura saka, jā, tev viss kārtībā, ja tev ir tur kaut kādas citas noslieces, vai ne? Vienkārši izmantojot gan to mūsdienu zinātni, bet bez ideoloģizācijas, gan izmantojot, teiksim, sekojot ticības ceļam, ir iespējams cilvēkam atkal integrēties un tikt pāri tam visam postam, kas ir ticis izdarīts, un tāda personība, kura ir piedzīvojusi kaut ko tādu kā tas slepkava, bet pēc tam atkal tikusi dziedināta, nostājusies uz kājām, caur viņu tie, kuri viņam līdzīgi, var piedzīvot milzīgu svētību, jo tad viņa liecība būs autoritāte tiem, kuri to pašu piedzīvo.